esmu Evelīna, un es uzreiz atvainojos par manu balsi, jo es esmu slima. Es negribēju šo video likt, tāpēc, ka mana balss, ko es ierunāju šajā video, arī ir vēl tad, kad es esmu slima. Un es ļoti atvainojos par to, jo es vienkārši gribēju ielikt video ātrāk, es negribēju jums likt gaidīt. Bet pozitīvi ir tas, ka balss ierakstā man balss skan varbūt nedaudz labāk, jo es pirms tam sev visu kaut zāles un visu, ko vien varēju izdarīt, lai man tikai būtu labāka balss. Mans rīta rutīnas video kļuva diezgan populārs un jums ļoti patika šis te video, tāpēc es izdomāju uztaisīt arī vakara rutīnu, un šis būs video vakara rutīnas ziemas laikā. Es stāšu arī kasītē lejā manu rīta rutīnu, bet es atvainojos, ka viņai nav skaņa. Vienkārši tur bija mūzikas pārkāpums, man nācās noņemt to skaņu nost, tāpēc tam video nav vispār skaņas. Vispār šo video es filmēju otrdienā, un otrdiena man var teikt ir visbrīvākā diena, ja nu pēkšņi man neieliek teātri vai kaut ko tādu, bet vispārējās dienas man ir diezgan aizņemts ar dejošanu un teātri. Bet šī ir vakara rutīna dienā, ka man ir daudz brīvā laika, un tajās dienās arī parasti filmēju un montēju video, bet to es jums neparādīju, jo es filmēju ar kameru, un kā es to varētu parādīt, ja man nav otras kameras. Es ceru, ka jums patīk šis te video, ja jums viņš patīk, lūdzu nospiediet laiku. Arī mēs sasniedzām vairāk nekā 1000 laiku, kas ir patiešām liels sasniegums, un pasīsimies, cik mēs varēsim dabūt šim te video, un jā, lai es patīkam skatīšanās. Vienmēr, kad es pārnāku mājās, man no sākuma sagaida mans mazais mīļais sunītis Džīdžulīte, un es vienmēr viņu pamīļoju. Tad man ir laiks novilkt manas virsdrēbes un manus zābakus. Tad es nomazgāju savas rokas un dodos uz savu istabu, bet pirms tam es vienmēr pārbaudu savu Ziemassvētku zeķi, un parasti vienmēr tur kaut kas ir, un šodien bija šīs Ziemassvētku spieķītis. Tad es eju savā istabā iekšā un saprotu, ka man vienkārši gribas no tās pazust, jo tur ir nenormāli nekārtība, kur es savandīju no rīta. Bet tad es saprotu, ka man tas tomēr būs jāskārta, un pirms tam es uzvelku šīs siltās Ziemassvētku čības. Tad es ieslēdzu Ziemassvētku mūziku un šo te ugunskura / kamīnu, kas ir fake. Tāpēc es pārbaudu savus sociālos tīklus un vienkārši ēdu savu gardumu un klausos mūziku. Pēc tam es saprotu, ka man tomēr ir jākārto mana istaba, un es parasti sāku ar savas gultas kārtošanu. Un starp citu, manas lampiņas visas pēkšņi izdeg un nestrādā, bet es iegādājos jauns, tā kā Un tad es parasti skatos dažādas YouTube video, tāpat skatos dažādas sociālos tīklus. Un tad parasti mana mamma jau sauc uz vakariņām. Un šodien viņa man bija sagatavojušas te makaronus ar šķiņķi un sieru. Un es zinu, kas ir mana labākā draudzene, kad es ēdu. Es uzminēju Gigi. Viņa vienmēr grib kaut ko dabūt. Tad es parasti viņu pamīļoju, mēs paspēlamies ar mantiņu. Un man ir apnikušas skolas nērtās drēbes, es gribu uzvilkt kaut ko ērtu un siltu, un jā, man ir šis te Wednesdays Snuggie no Anglijas, viņš ir tik ērts vienkārši. Man patīk arī taisīt Ziemassvētku tēju, jo tas man dod Ziemassvētku noskaņu, un es to dzēru katru dienu. Un tad ir tas laiks, kas mums visiem visvairāk kriebjās, mājasdarba pildīšana. Un tajā dienā man vajadzēja rakstīt motivācijas vēstuli un gatavoties Latvijas vēstures kontroldarbam, tāpēc viņu uzrakstīju uz 8. Tad jau ir laiks gulētiešanai, un es eju uz vannas istabu, izķemmēju savus matus. Un tad es izmantoju šīs te Rival The Loop Hydro salvetes kosmētikas noņemšanai, lai noņemtu manu kosmētiku. Un tad es arī izmantoju manu mīļāko sejas produktu, kas ir Clean and Clear Deep Cleansing Lotion sejas attīrīšanai. Es esmu vannu persona, man ļoti patīk sēdēt vannā un liet vannu. Un jā, kad es esmu vannā, tad es izmantoju šo C1 Top Care Repair šampūnu no Milāno, kas ir mans mīļākais šampūns, es viņu jau vairākus gadus izmantoju, un šis Sweetie Pie Shower Jelly no Lush. Un tad es parasti pabužinu savus matus, es nekad tos nežāvēju ar fēnu, iztīru savus zobus un eju gulēt. Ar labu nakti visiem!